Nu, ko apsveic viss ar Bitcoin milzīgo kāpumu brīvdienās. Nu, mēs esam pieskārušies $90,000 par vienu Bitcoinu. Un šajā video, kurš varbūt būs nedaudz garāks kā ierasts, bet būs ļoti interesants lietas, jo es pēc daudziem lūgumiem beidzot nolēmu jums tomēr uztaisīt kaut kādu savu analīzi, kā es redzu šīs lietas un ko es domāju par šo būranu, jo būrans skaidrs, ka ir iestājies. Ja? Mēmes jau mums lidoja jau visu šo 24. gadu, bet tagad beidzot aizlidoja Bitcoins, aizlidoja Ethereums, vēl īsti pat nevar teikt, ka viņš aizlidoja auga nedaudz, un aizlidoja Dogecoins, ja? Ņemot vērā, ka tas ir Elona mīļākā monēta, ja? Un Trumps, kā mēs zinām, kopā ar Elonu bija sāni pie sāniem. Tātad, pēc šiem te politiskiem notikumiem, pēc Amerikas vēlēšanām, Bitcoins pēkšņi sāk ļoti strauji kāpt un izgāja šeit no šīs te zonas. Un tagad es veltīšu kādu brīdi šim te tirgus analīzē un pastāstīšu, ko es par to domāju. Pirms sākam mazu reklāmas pauzīt, tad, ja tu vēlies mācīties treidot, tad ir tāda superīga skola, kas iemācīs tev darboties ar profesionālu terminālu, iemācīs tev skalpot un ļoti daudz svarīgu lietu. Ikvienam, kuram pat nav nekādas zināšanas, iemācīs treidot, saprast tirgu un atrast pareizās situācijas. MNTrade akadēmija, mntradepro.com. Aiziet pārējiem pie analīzes. Tātad Bitcoin grafiks. Bitcoin grafiks mums tad ir bijuši divi būrani, un šis ir trešais. Tātad pirmais lielākais būrans mums ir sākās no 3000, beidzās ap 20,000. Ja precīzi 20,000 pieskārāmies, ja, un tas bija decembris 17. gadā. Ja? Tas bija pirmais tātad būrans. Tālāk mēs nokritām un 3 gadus darījām neko. Tusējāmies, un beidzot 2020. gadā decembrī sākās izrāviens no iepriekšējā maksimuma, tātad no 20,000 Bitcoins aizgāja līdz pat 64,000, diezgan strauji, un jau sasniedza aprīlī 2021. gadā bija 64,000, tad mēs strauji veicām korekciju un uztaisījām vēl vienu ATH, jeb 68,000. Ja, tad tas bija 2021. gada būrans, kad viss sprāga un gāja augšā, taisīja iksus. Tālāk mēs nokritām un no 2022. gada no pašas apaks atkal pie 20,000 nokritām līdz pat 2023. gadam, 2 gadus mēs nekur nekustējāmies. Tagad mēs sākām lēnām augt. 2024. gadu un aizaugām līdz pat 2021. gada būrana augšā, ja, un pat pārsitām nedaudz, kas ir vēsturiski pirmoreiz tāds gadījums, un nokritām lejā. Tātad nokritām lejā, pārsitot šo ATH, un tagad mums ir 90,000, ja mēs šādā te pēc Trumpa vēlēšanām, ne Trumpa, bet Amerikas vēlēšanām izsitām šo te zonu un ļoti strauji tagad uzaugām. Tagad šodien ir maza korekcija, Bitcoinā neliela no 90 ir 86,000. Tātad tas ir par Bitcoinu vēsturiskiem datiem. Ko es domāju, kur mēs varam aizaugt, protams, skaists cipars ir 100,000. Ja mēs vispār salīdzinām, vienkārši izdarām tupas lietas un pieliekam, kāds kāpums bija no 20 līdz 60,000 un tagad no 70 līdz tieši tādu pašu kāpumu, ja mēs skatāmies, tad mēs varam vienkārši tupi piemest 115,000 augstākā cena. Tā ir tehniskā analīzes pamatprincips. Mēs vienkārši izmēram iepriekšējo kāpumu, piemetam to pašu un viss, jā, tad it kā ļoti vienkārši, redzēsim, vai tas tā būs, bet tas būtu pārāk vienkārši. Tāpēc, ka ir daudz faktori nākuši fondi klāt un politika iesaistījusies, valstis un vispārējais. Es personīgi domāju, ka Bitcoinam nebūs nekādi mistiskie 500,000 vai vēl kaut kas tam līdzīgs, bet tas ir mans domas. Šeit nav nekāda finanšu padoma. Skatāmies pārējos visinteresantākos grafikus. Un interesantākie grafiki, kurus jūs noteikti visdrīzāk daudz no jums nezina, ir, pieņemsim, Bitcoin market caps. Bitcoin market caps.
Kas šeit ir interesants? Tātad market caps nozīmē visa bitcoina naudas izteiksmē kapitalizācija. Tātad apgrozībā esošo bitcoinu kapitalizāciju dolāros. Tātad 17. gadā pirmajā būranā viss bitcoins sasniedza kapitalizāciju 300 miljardus, ja? Vai 300 miljonus atvainojos, ja? 300 miljonus. 300 miljonus. Un 2021. gada būranā jau sasniedz 1,3 triljonus tikai bitcoin kapitalizācija dolāros. Ja? Ja mēs izvērtējam šo te kāpumu, tad sanāk, ka no 300 miljoniem uztaisīja 1,3 triljonus, tad tas ir x4. Ja mēs pieņemam, ka bitcoins atkal varētu līdzīgi likumsakarīgi uztaisīt x4 vēlreiz, ja? Tad savai kapitalizācijai maksimālai, tād mums kapitalizācija varētu sastādīt 5 triljonus tikai bitcoinam, kas, man liekas, ir no šī brīža, milzīgs kāpums. Ja? Iedomājieties, tas ir vienkārši milzīgs kāpums, un tad man neiet kopā ar tiem 115,000 par vienu bitcoinu. Man šķiet pārspīlēti daudz, x4 uztaisīt šādai kapitalizācijai, bet ir viens bet, mums ir iekšā fondi, Grayscale un vēl kas ne. Pensijas fondi ienāk bitcoinā, arī veids uzkrājums pensijai. Grūti spriest, ja? Man vienkārši liekas, tas ļoti katastrofāli daudz, kaut gan arī no 300 miljonu laikam līdz 1,3 triljoniem arī tajā brīdī, tajā laikā likās kaut kas neiespējams. Ja? 5 triljoni bitcoinam kapitalizācija, lai Dievs dod, tad mēs tad cena noteikti būs krietni augstāk. Ja? Ja mēs tā tur skatāmies, tad tas būtu, nezinu, vēl līdz 2, ja? Tur būtu pie 200,000 viens bitcoins, kas, manuprāt, ir, protams, diezgan daudz šajā būranā, man tā šķiet. Bet, redzēsim. Apskatīsimies vēl ļoti interesantu grafiku, tā ir bitcoin dominance. Bitcoin dominance nozīmē, tas ir attiecība pret pārējiem altcoiniem, cik daudz dominē pats bitcoins, tikai tātad kapitalizācija ir savāds sev, ja? Tātad maksimāli viss no visas kapitalizācijas ir bitcoinam. Un, ja mēs skatāmies, kas notika 2017. gadā, kad bija būrens, tad augstākā kapitalizācija bitcoinam bija, kad viņš maksāja visvairāk, tie bija 20,000, bija 70%, un zemākā tad 38% dominants. Tajā brīdī, kad ir zemākā bitcoin dominants, maksā visvairāk altcoin. Ja? Tad ir būrens visam pārējiem tirgum. Jo tad bitcoins savāc lielāko daļu visu kapitalizācijas sev, bet kad viņš viņu atdod, tad pārējā naudiņa pārplūst altcoinos un sākās altsezona. Tātad mums bija 37%, maksimāli bija 70%. Kad mums bija būrens 2021. gadā, maksimālā dominance sasniedz 73%. Tas bija maksimāli, ja? Kad 60 šos te, cik tur bija, es jau aizmirsu 64,000, ja? Cik tur bija maksimālā cena. Nē, 69,000. Tad, kad maksāja 69,000, tad maksimālā dominants bitcoin bija 73%. Pēc tam sākās altsezona un alti sāka lidot augšā, un dominants zemākā bija 40%, vairs ne 35%. Tāpēc, ka visdrīzāk ir ļoti daudz altcoini, kuri kādu daļu savāc sev no šīs te kapitalizācijas. Un tagad skatāmies uz šo grafiku, kas ir ļoti būtisks. Mēs kāpinājām visu laiku lēnām. Ja mēs šeit redzam straujas kustības, tad mēs redzam lēnām. No 23. gada bitcoin dominants kāp, un jau ir 60%. Tātad idejas, ko mēs varam redzēt, ņemot vērā, ka ir tik daudz altcoin. Ļoti daudz. Un viņi arī aizņem kaut kādu daļu kapitalizācijas. Es pieļauju, ka mēs varētu bitcoinu redzēt tādās pašās robežās ne vairāk, ja? 65, arī līdz tiem pašiem 70%. Ja? Tātad šeit šajā amplitūdā mēs vēl varam aiziet. Ko tas nozīmē? Kad manā izpratnē altsezona sāksies tāda, kad bitcoin dominants sāks krist, altcoin sāks augt. Ja? Līdz ar to mēs vēl neesam nonākuši tajā posmā, kad aug visi alti, lido
kaut kur augšā, jo nauda pārplūst altcoinos, tātad shitcoinos. Šobrīd Bitcoin dominācija ļoti augsta, 60%, un mēs tuvojamies šeit zonai, kur Bitcoin cena bija visaugstākā. Un ko mēs šeit varam redzēt? Ja mēs skatāmies uz šo, tad mēs redzēsim augstāko Bitcoina cenu tajā brīdī, kad mēs būsim zonā 65 līdz 70% dominancē. Tā būs Bitcoina pat augstākā cena. Pēc kā visdrīzāk sekos korekcija Bitcoin cenai. Un tas ir šī ir ļoti vērtīga informācija, ko jūs varat skatīties un domāt par to, kas var drīzumā notikt. Ja? Jo tad, ja mēs sasniegsim ar Bitcoin 70%, es uzskatu, ka es personīgi izvēlēšos gaidīt jau lielu dropu. Ja? Lielu dropu Bitcoinam un līdz ar to, protams, arī altcoiniem, bet altcoin sāks augt pēc tam. Vēl interesanti grafiki, ir Crypto Total Market Cap. Tātad kopējā kapitalizācija visam kripto tirgum. Skatāmies 17. gadu. Kopējā kapitalizācija bija 760 miljoni. Tālāk, 2021. virsotne 3 triljoni jau. 3 triljoni visam maksimumā, ja, tad visam tirgum. Tagad mēs esam 3 triljonus. Mēs esam sasnieguši 21. gada kapitalizācijas maksimumu. Tad mums vēl ceļš augšā kopējai kapitalizācijai, es redzu parabolisku kāpumu, 5 triljoni, 6 triljoni. Tas būtu tas, ko es domāju, kur mēs kopā ar visiem fondiem, pensiju fondiem, greizkaliem varētu uzaugt. Tātad šajā te zonā būrans var sākties, kad mēs iziesim šeit paraboliskā kustībā, market capā un kripto tirgumu ieplūdus milzīgi līdzekļi. Ja? Jo mēs šobrīd esam pašā pīķītī, kāds bija 2021. gadā. Un kā mēs arī skatāmies, altcoini jau nemaz tā baigi nelido, izņemot tur Dogecoins uzlidoja ļoti, kaut kas jau lido pa 20-30%, bet es šajā video laikam vairāk netaisīšu jau analīzi monētām. Es gribētu izvēlēties Ethereum, Dogecoin, Pepi, Solu, apskatīties tos grafikus. Bet stāsts, ko es gribēju šo pateikt, kad ja mēs atveram jebkuru monētu, jebkuru altu, atveram Solānu, ko mēs šeit redzam, mēs esam tikai pietuvojušies augšai. Tas ir, Solāna ir viena no retajām tādām monētām. Ja mēs atveram Ape, pieņemsim, mēs esam vispār pašā apakšā. Apskatieties, šeit bija 21. gada altsezona. Būm, ja? Tas ir 22. gads, vispār atvainojos. Paimsim Shibu. Jā, Shiba ir sākus iekustēties, bet maksimums mums būs te, un tas ir vēl tik tālu. Tad mums vēl ir, kur augt Ethereum klasika, Dievs, jā. Te ir arī tieši tāpatās paskatieties, kas bija 21. gadā. Kosmosā. Mēs vēl esam pašā apakšā. Tā kā, jautājums, daļa no tām monētām varētu arī nelidot, principā vispār. To jūs ņemt vērā, ka daļa monētas varētu arī vispār nekur neiet. Skatāmies tālāk. Un šis ir interesants grafiks. Total market cap bez Bitcoin un Ethereum. Ja, no topu valūtas un tad market caps bez viņām. Tad redziet, mums pārējām monētām pat līdz 2021. gadam mums vēl ir ļoti tālu, kur augt. Mēs esam tikai 750 miljonos un līdz 1 triljonam mums vēl ir ļoti tāls ceļš, ja, kopēja kapitalizācijai vēl 40% uz augšu, lai mēs sasniegtu 2021. gada maksimumu altcoinos bez Bitcoin un bez Ethereum. Un pēdējais grafiks no šiem salīdzinājumiem ir, kas parāda visu shitcoinus, kur mēs atrodamies šobrīd ar visiem shitcoiniem. Tātad, kur ir 17. gads, tā ir dominance shitcoiniem pret top 10 valūtām. Tātad tajā laikā 17. gadā tur bija Dogecoins, droši vien Bitcoins, XRP, kas tur vēl varēja bija 17. gadā, kas tur varēja būt vēl, ja? Neatceros vairāk, kāds tur viss monētas bija, bet tad maksimāla dominants shitcoiniem pret to visu top 10 bija 12%. Tālāk 21. gadā sasniedz shitcoin 20% dominants pret top 10 monētām.
Tagad mēs esam 9%. Tad shitcoin vēl vispār nav lidojuši. Tie middle cap monētas un vispār tur kaut kādas mazkapitalizācijas monētas. Vispār mēs esam šeit, ja, apakšā pat 17. gada maksimumā. Tas nozīmē to, ka mēs kā minimums shitcoinos redzēsim milzīgu kāpumu līdz tiem 20%. Kad sasniegs 20% dominants shitcoin, es uzskatu, ka tas ir shitcoiniem end the game. Ja? Visi mēs vairāk augstāk neiesim, un tas nozīmēs to, ka tirgus griezīsies otrādi. Un šie ir tie grafiki, pēc kuriem es globāli spriežu pa par mēnešiem un gadiem uz priekšu. Ja? Šīs te dominances norāda uz to, kas ir loģiski, ja? Kad šitoki, viņi nekad nepārņems lielu dominanci. Ne vairāk nekad pa 25% es neticu, ja? Ka būs dominants shitcoinos, bet nebūs bitcoinā, ethereumā un citās milzīgās monētās. Ja? Tad 20% ir plus mīnus pāris procentus uz augšu, uz leju. Mēs varam sasniegt un redzēt šos te griestus shitcoiniem. Bet mēs vēl vispār nekur neesam iekustējušies šeit. Vispār mēs esam pašā apakšā. Tāpēc altsezona vēl tikai priekšā. Tātad šo analīzi es beidzu. Es gribēju parādīt šos interesantos grafikus, pēc kuriem es spriežu, kurā vietā mēs atrodamies, plus, mīnus, kur mēs varam izaugt, jo neviens nezina to, ne es, ne vēl kāds. Mēs varam tikai meklēt likumsakarības, un šī ir tīrākā likumsakarība tirgu, un mēģināt izdomāt, kur mēs augsim. Bet ja jums tur kāds raksta bezjēdzīgi, vienkārši bitcoins būs miljonu, tāpēc, ka Porsche esam baigies influenceris, tas ir sūcis. Parāda grafiku, kādu iemeslu pēc viņš tur būs. No kurienes būs triljoni, es pat dzirdēju, XRP būs bitcoin vietā. Lai XRP būtu bitcoin vietā ar savā monētu skaitu, kas viņam būtu jābūt, 50 triljoniem kapitalizācija, kas nekad nebūs. Es nesaku, ka nekad, bet tuvākā laikā noteikti ne. Tā mani draugi. Es ceru, ka jums šis video patika, jūs viņu noskatījāties, jums bija interesanti. Un aicinu jūs nodarboties un mācīties treidot. Tā ir ļoti interesanta un aizraujoša lieta un, protams, arī finansiāli izdevīgi. Ja jums tas interesē, pievienoties Telegramā MNTrade Pro un nāciet, mācieties, kļūstiet gudrāki un nezaudējiet laiku un naudu lieki.